tā būs izrāde. Bet no kino cilvēka perspektīvas, tāda kino un teātra sintēze, kurā kino valoda tiks sintēzēta kopā ar teātra valodu. Bet tas tomēr paliek teātrs. Tas, ka cilvēks redz, ka tas tiek filmēts šeit un tagad viņš redz operatoru, viņš no maliņas redz, teiksim, to ainiņu, kas tiek kaut kur tur fonā spēlēta un filmēta, ka tas viņam, un viņš arī to dzird, viņš dzird dzīvo skaņu, piemēram. Viņš redz, kā operators uzskrien scenogrāfijai virsū un līdz ar to ekrāns nokratās. Tās visas tās mazās dzīvās lietiņas, viņas palīdz uzturēt to, ka tas nav vienkārši tāds jau kaut kāda nofilmēts video materiāls, ko mēs skatāmies. Tas notiek šeit un tagad, un tur viss kaut kas var notikt un būt nobīdes nelielas no tā, kas ir paredzēts. Un tā privilēģija vienkārši šajā gadījumā ir tā, ka skatītājs iegūst vēl vismaz vienu citu skatu punktu, papildus viņa sēdvietai, un šis papildus skatpunkts ir visbiežāk tūplāns, aktieru tūplāns. Es esmu Kaspars Aniņš. Izrādē Maigā vara es atveidoju aktieri, kurš izrādē Tamerlans atveido Tamerlanu. Atnāc! Vēl ir dažas brīvas vietas. Links ir augšā vai apakšā. Atnāc!